Tā lielie un mazie izlasīšanas pasacīni labākam miegam, ja? Par dvēseli olā. Reiz kādam princim bija pazudusi viņa vienīgā meita. Viens no viņa saldātiem apņēmās to uzmeklēt un dabūt. Tas nu devies uz lielu ezeru, kāpa laivā un aizbrauca pāri uz salu, kas bija ezera vidū. Uz šās salas bija skaista pils, kur dzīvoja zudusī karaļa meita. Zaldāts to redzēt dabūjis, uzreiz gribēja vest projām, bet karaļa meita sacīja: mans vīrs un kungs ir pats velns, kad viņš tevi manīs, tad tevi nokaus. Zaldāts viņai atbildēja: kurš, nesaki neko, izprasī un izjautā, kur viņa dvēsele stāv, un tad pastāsti man. To sacījis, viņš palīda zem gultas. Velns ienāca istabā, prasīja: kas te par svešu smaku? Sieva atbildēja: es nekā nezinu, bet saki, mīļais vīriņ, kur tava dvēsele stāv? Velns viņai atteica: tur sētmalā ir liels bluķis, tā ir mana dvēsele. Sieva paņēma bluķi, ievēla istabā un ielika pie vella gultas kaktā. Velns ienācis istabā atkal jautāja: kas tas par bluķi? Sieva sacīja: tā tak vīriņ ir tava dvēselīte. Ko? Mana dvēsele? Velns dusmīgi izsaucās, ņēma bluķi un iesvieda krāsnī. Sieva nu raudādama uz to sacīja: es pie tevis jau 10 gadu dzīvojusi, bet tu man nekad vēl neesi teicis, kur stāv tava dvēselīte. Velns tai atbildēja: tur sētmalā ir salmu kūlis, tā ir mana dvēsele. Sieva to paņēma, ienesa istabā un ielika vella gultā. Velns to ieskatīdams sacīja: kas tas tāds par ķēmu? Sieva atkal viņam atbildēja: tā jau tava dvēsele. Velns paņēma salmu kūli un iebāza krāsnī. Sieva atkal raudādama un glaudīdama vīram mīļi lūdzās, lai sakot, kur viņa dvēsele stāvot. Velns gan negribēja to darīt, bet, kad tā ar savām lūkšanām viņu vienmēr mocīja, tad mieru gribēdams dabūt sacīja: 10. kalnā ir stallis apakšzemes, kur melns vēršis dzīvo iekšā. Vērša vēderā dzīvo pīle, kuras vēderā ir ola, kam ir deguns iekšā, un tas ir mana dvēsele. Bet nesaki nevienam citādi, es tevi apēdīšu. Ņam, ņam. Zaldāts visu noklausījies, izlīda no pagultes un steidzās atpakaļ pie sava karaļa. Tur viņš salasīja pulku cilvēku, un tad gāja šo kalnu meklēt. Kad viņi to bija atraduši, tad sāka tur rakt, bet vēlam mājās palika jau slimi ap sirdi. Racēja arvien raka dziļāki, kamēr tā nāca pie staļļa. Tagad vēl sacīja uz sievu: tu laikam esi izpļāpājusies, kur mana dvēsele. Šī atteica: es nevienam pašam to neesmu stāstījusi. Vēls saslima un nu vairs nevarēja celties no gultas. Nu viens racējs jau bija iegājis stallī un spēra vēršam ar vāli pa pieri. Vēls atkal teica uz sievu: tu sirsniņ man laikam esi izstāstījusi. Bet šī atbildēja: neviens cilvēciņš par to nezināt nezina. Vēls nu bija pie pašas miršanas, kad racējs vērši bija uzšķērdis, pīli izņēmis, tai vēdaru pārgriezis, olu izņēmis un to pārplēsis. Tajā pašā brīdī Vēls arī nomira, un tā beidzās viņa dzīvība. Strādnieki nu steidzās uz Vella pili, ņēma sava karaļa meitu un gāja uz mājām itim priecīgi un līksmi. Beigas. Tāds sapnīšs, sweet dreams, spokojnī noči.